Visa Latvijas darba tauta izvadīja Saeimas izvēlētos delegātus uz Maskavu, lai lūgtu Padomju Sociālisko Republikas Savienība augstāko padomi uzņemt Padomju Latviju par līdztiecīgu locekli. Latvijas darba tauta, viņas vēlētā Saeima un Latvijas komunistiskā partija ir delegācijai uzticējusi svarīgu un vēsturisku uzdevumu atvest mums tiesību un brīvību. Трудящиеся Красной столицы с огромной радостью встречают представителей трудящихся Латвийской Советской Социалистической Республики. Трудовой народ Латвии навсегда покончил с ненавистным ему реакционным режимом. Латвийский народ положил конец хищнической губительной политике старого буржуазного правительства и образовал новые правительства, отвечающие коренным интересам трудового народа. Товарищи Красной Москвы, мы члены делегации Народного Сейма Латвийской Советской Республики. Приветствуем вас от имени всех трудящихся латвийского народа. На нашу долю выпало великое счастье обратиться к Верховному Совету СССР с просьбой о включении нашей республики в великую семью Советского Союза. Augstākās padomes deputāti, visas Latvijas darba tautas vārdā atļaujiet man nodot dedzīgu sveicienu jums, Padomju Socialistiskās Republikas Savienības augstākās padomes deputātiem un caur jums visai lielai padomju tautai, padomju valdībai, viņas galvam Vjačeslavam Mihailovičam Molotovam. Un visas pasaules darba tautas lielajam vadonim un skolotājam Josipam Visarjonovičam Stāļinam. Mēs esam nākuši šurp sirmā Kremļa mūros, lai mūsu tautas vārdā nodotu lielajai padomju savienībai brālīgo sveicienu, lai izteiktu mīlestības un draudzības jūtas, ko sajūtam pret PSRS.